Pozitīvo un negatīvo skaitļu salīdzināšana ir svarīga prasme matemātikā, kas ļauj noteikt, kurš skaitlis ir lielāks vai mazāks. Šī salīdzināšana ir uzskatāma, balstoties uz to atrašanās vietu koordinātu asī, kurā katram skaitlim atbilst noteikts punkts. Pozitīvi skaitļi ir tie skaitļi, kas atrodas pa labi no nulles uz koordinātu ass, x, vai skaitļi virs nulles, ja atrodas uz vertikālas, y ass. Šie skaitļi ir lielāki par nulli. Negatīvi skaitļi ir tie, kas atrodas pa kreisi no nulles uz koordinātu ass x vai zem nulles, ja atrodas uz y ass. Vispārīgi var teikt, ka lielāks ir tas skaitlis, kas uz koordinātu ass atrodas vairāk pa labi vai uz augšu, bet mazāks ir tas skaitlis, kas atrodas vairāk pa kreisi vai uz leju. Piemēram, skaitlis 5 ir lielāks par 2, jo 5 atrodas pa labi no 2, bet -3 ir mazāks par -1, jo -3 atrodas pa kreisi no -1. Nulle, kā sākumpunkts uz koordinātu ass, nav ne pozitīva, ne negatīvs skaitlis. Salīdzinot pozitīvus un negatīvus skaitļus, jāatceras, ka jebkurš pozitīvs skaitlis ir lielāks par jebkuru negatīvu skaitli. Piemēram, vieninieks ir lielāks par skaitli -6, jo pirmkārt ir pozitīvs skaitlis un otrkārt atrodas vairāk pa labi. Tomēr, salīdzinot divus negatīvus skaitļus, lielāks ir tas skaitlis, kura modulis attālums līdz nullei ir mazāks un kas atrodas tuvāk nullei. Tātad -2 ir lielāks par -4, jo -2 modulis ir 2, bet -4 modulis ir 4. -2 atrodas tuvāk nullei un tādēļ ir uzskatāms par lielāku nekā -4, -6 vai -1. Par augošu skaitļu virkni sauc virkni, kurā katrs nākamais skaitlis ir lielāks par iepriekšējo. Sakārto dotos skaitļus. Labi. Savukārt par dilstošu skaitļu virkni sauc virkni, kurā katrs nākamais skaitlis ir mazāks par iepriekšējo. Sakārto dotos skaitļus. Ceru, izdevās. Atceries, šie principi ir noderīgi daudzās matemātiskās situācijās, tostarp skaitļu secībā, vienādojuma risināšanā un datu analīzē.